Lai nostiprinātu, aplūkosim vēl vienu piemēru dalāmības pazīmei matemātiskajā indukcijā. Un mēs atkal sākam ar induktīvo bāzi. 5 pakāpē 2 reiz 1 mīnus 1. Tad 5 kvadrātā mīnus 1, tas ir 25 mīnus 1, tas ir 24. Loģiski, ka 24 dalās ar 24. Neticu, pārbaudīsim vēl vienu. 5 pakāpē 2 reiz 2 mīnus 1, tas ir 5 pakāpē 4. 625 tas bija. Mīnus 1, tas ir 624, kas ir 24 reiz, manuprāt, 16. Ne, pat vairāk. Tāpēc gan man nepaņem kalkulātoru, lai pārliecinātos. Gan jau, ka būs 26. 26. Kāpēc man to bija svarīgi zināt? Jo es zinu, ka tas tiešām dalās ar 24, un ka tam ir vesels dalījums, kas ir 26. Tātad arī šeit strādā N ir 3, pat nepārbaudīšu. Tāpat vienīgais obligātais ir N ir 1. Tāpēc turpinām ar induktīvo pieņēmumu. Mums eksistē tāds skaitlis kā 5 pakāpē 2k mīnus 1 ir uzrakstāms kā 24 reiz kaut kāds skaitlis i. I ir kaut kāds vesels skaitlis. Un līdzīgi kā iepriekšējos piemēros, izdarīsim šādu kājienu, ka pārnesam to viens uz otru pusi. Un aiziet induktīvā pāreja. Vienīgais, kas atšķir to no iepriekšējiem piemēriem, ir tas, ka mums tagad ir 5 pakāpē 2n. Bet nekas. Arī ar to tiksim galā. Tad 5 pakāpē 2 reiz k plus 1 mīnus 1. Neparādīja, ka mums tagad ir k plus 1. Tas ir 5 pakāpē 2k plus 2 mīnus 1. Un atkal mēs sadalām reizinātājus 5 kvadrātā reiz 5 pakāpē 2k mīnus 1. Un 5 pakāpē 2k ir tas, ko mēs aizstāsim. Tad 25, tas ir 5 kvadrātā vienāds ar 25. Tad ir 24i plus 1 kopā mīnus 1. 25 reiz 24, cik tas ir? Tas ir 600. 600i plus 24, un 24 var iznest ārpus iekavām, jo te paliek 25i plus 1. Un mēs zinām, 24 tagad ir reizinātājs, tas jau bija jāiegūst, tāpēc dalās ar 24. Secinājums. Tā kā 5 pakāpē 2n mīnus 1 dalās ar 24, gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n, tad 5 pakāpē 2n mīnus 1 dalās ar 24 visiem naturālajiem skaitļiem n. Lūk tā, mēs to esam atkal pierādījuši.